Tāpēc runājot par individuālo attīstību, mēs runājam par vajadzību pārorientēties no ego uz patību. Kāda ir atšķirības ar tiem? Un vai tiešām ego ir kaut kas tik ļoti slikts, ka mums interesē tikai patība? Protams, nē. Ego ir mūsu attīstības sākums. Tas ir apziņas centrs, kas ietver mūsu apzinātās domas, emocijas, uztveri un ikdienā vienkārši nodrošina mūsu funkcionalitāti. Bez stipra ego mēs nevarētu izveidot sakarīgu karjeru, nostiprināties dzīvē, izveidot visus tos priekšnoteikumus, kas pēc tam būs vajadzīgi patības tālākajai attīstībai. Patība savukārt pieder kolektīvās bezapziņas laukam, un patība ir mūsu veseluma, vienotības un kārtības arhetips, jeb psihes regulējušais centrs. Tātad individuācijas procesā mums ir jāizveido lūkas, mums ir jāizveido komunikatīva asa starp patību un ego, kur ego, piedzīvojot tādu šo te pusmūžu krīzi, jeb šos te lielos pārbaudījumus, ieņem savu veidu pakļautības lomu attiecībā pret patību. Proti, ego ir tas, kas īsteno patību reālajā dzīvē, nodrošina to, ka patība ir kontakts ar realitāti. Un patība ir mūsu individualitātes pilnīgākā izpausme ar psihes virzību uz savu kodolu un centru. Nu tā, un tas ir tas individuācijas process, kurš ir sastāvošs no pakāpeniskām secīgām iniciācijas pieredzēm. Un, lai tās izturētu, mums ir vajadzīgs stiprs ego. Lekcija notiks, kā vienmēr, Quantum Studio. Tas būs 16. oktobris, 18:30. Laipni gaidīti visi, būs pieejama arī lekcijas streamošana online versijā. Tiekamies!